Latvijas klimats ir vienkārši fantastisks, lai filmētu jaukus, kvalitatīvus auto video apskatus. Lietus, tad atkal lietus un visam pa virsu kārtīgs lietus. Taču tas mums netraucēs aplūkot šo te pilnīgi jauno auto modeli. Ja atceraties, visa pamatā bija tāds, kāpēc bija, ir vēl tagad, Opel Zafira. Tad, lūk, ietilpību šis auto ir mantojis no tā modeļa. Savukārt, modernās tehnoloģijas no jaunākās paudzes Opel Crossland. Taču tas ir lielāks un ietilpīgāks. Un visbeidzot, pirms laba laika visi labi atcerās modeli Opel Frontera, ar kuru varēja izbraukt cauri purvam, uzbraukt kalnā un daudz ko citu. Te tas ir. Tas ir trešais, kas piedalījies šā modeļa dzimšanā, un varbūt tieši tāpēc arī šis auto ir nosaukts Opel Frontera. Gaumi, protams, katram ir sava, taču es teiktu, ka jaunais Opel Frontera ir viens no tādiem nopietnākiem, vizuāli, protams, nopietnākiem automobīļiem visā Opeļu modeļu gammā. Šis automobīlis ir pieejams jau Latvijā, un tā cena sākās no 22 ar tādu prāvāku asti, var teikt, arī 23 000 eiro, un savukārt līdz pat 28 000 eiro. Te es runāju par hibrīdu, kāds ir šis. Dabā, protams, pastāv vēl arī pilnīgi elektrisks automobīlis. Kā jau es teicu, zem šī nopietnā un visnotaļ smagā motora pārsega vāka varētu atrasties arī tikai elektriskā sadaļa, tas, lai paliek nākamai reizei. Mūsu gadījumā tas ir hibrīds, un tādi ir veseli divi. Tātad 1,2 litru benzīna motors un elektriskā sadaļa. Atceramies, ka tas nav nekāds plugins, tātad nav lādējamais. Taču tajā pat laikā līdz ātrumam 50 km/h, piemēram, pilsētas režīmā, viņš pats brauks elektriski tik ilgi, kamēr tā elektrība viņam pietiks. Un papildus, protams, arī uzlādēsies. Ja mūs interesē jauda, tad šeit ir benzīna dzinējā 136 zirgspēki, savukārt vēl elektrība nāk talkā, un tas viss kopā rada ļoti patīkamu braukšanu. Maksimālais ātrums, proti ierobežotājs, ir uzstādīts uz 190 km/h, un ražotājs ir pārliecināts, ka pietiks ar 5,4 litriem 95. markas benzīna. Šis te 4,36 cm garais automobīls, kurš līdz 100 spēj ieskrieties 9 sekundēs, acīm redzot tiek pozicionēts kā piedzīvojuma meklētāja braucamrīks, un te nevar nepiekrist. Jā, ar to var iepērties diezgan tālu, lai gan tas, protams, nav īsts apvidus automobīls. Taču uzlīme ir dzīves, priecīga un uz piedzīvojumiem tendēta. Kas ir interesanti, šis ir teju vai viens no ļoti retajiem hibrīdiem, kam aizmugurē ir iespējamas vēl 2 sēdvietas. Parasti hibrīdos 7 vietas ir diezgan reti, jo tur taču jāieliek akumulators. Tāds ir šis jaunais modelis, un ja man šobrīd būtu vajadzīgs jauns auto, tad es stipri vien aizdomātos, ko es arī jums iesaku. Un galvenokārt jau neleciet karstām pēdām oglēs vai otrādi, jo, kamēr neesiet izmēģinājuši, kāds tur viedoklis var būt. Kādam šis auto salona iekārtojums varētu būt pārlieku askētisks? Kādam tieši laikā? Man kaut kur pa vidu, lai gan, apzinoties, cik šis auto maksā, es teiktu, ļoti pat atbilstoši. Turklāt te, protams, ir pilnīgi viss, ko mēs varam gribēt no moderna automobīļa. Digitālais mērinstrumentu panelis, bakstāmais ekrāns vietā, telefonu uzlādēji, klimata kontroli, multifunkcionāla stūre, un lai arī te nav nekādas ādas vai ekoādas, ļoti pat ērti sēdekļi, jo mēs nobraucam tālus ceļus un, zināmas ķermeņa daļas diezgan pateicīgas, nekāda vaina. Tāds ir šis automobīlis. Vienīgais, kas varbūt man rāda mazliet bažīgu, tas ir šīs te gumijas, kuras noteikti izstiepsies, un vai tādas varēs dabūt vietā? Varbūt, ka varēs. Es atradu ļoti labu lietu, lai nevajag telefonu turētājai šīs gumijas var aizbāzt mobīlo telefonu.
Nu, tam gan laikam tas nav domāts. Atkārtošos vēlreiz. Automobīls cenā no 23 000 līdz 28. Hibrīds, ar kuru var braukt gan elektriski zināmu gabalu, gan ar degvielu, nerūpēties par to, kur es uzpildīšos, kur es uzlādēšos. Nu, es teiktu, tā ir viela pārdomām.